Sveicināti no Cesmaiņas apkārtnes pļavām. Un atkal varam sākt vasaras reportāžas par ārstniecības augiem, par atrašanos dabā, par to, ko daba mums dod, par sajūtām, par to krāšņumu, par to mieru, par to klusumu. Viss tas, kas katram nāk talkā caur dabu, lai šajos te varbūt tādos interesantos laikos varētu kaut kā harmoniskāk darboties. Un šodien, protams, kad ir šis te krāsainais pienenīšu laiks, kad visas pļavas rotājās dzeltenās saulītēs. Protams, jā, tad, kad tās dzeltenās saulītes ir jāravē, piemēram, tad, kad izaug zemenēs tādas pamatīgas pieneņu saknes, tad mēs varbūt tik ļoti nepriecājamies, bet šobrīd ir tas brīdis, kad tiešām sirds gavilē, un kur paveries, tur visur ir dzeltenās saulītes, ir ļoti, ļoti skaisti. Var vienkārši sēdēt un priecāties. Bet, protams, ja mēs gribam arī kādu mājas aptieciņu pagatavot, tad, protams, atceramies, ka pienenis ir daudzpusīgs augs tādā veidā, ka mēs no tā varam pagatavot gan tēju, piemēram, vakarā pēc darba, ja mēs esam laukos, varam salikt krūzītē dažas šīs saulītes un uztaisīt savu garšīgu tēju. Varam taisīt, protams, tinktūru, par to es jau esmu neskaitāmas reizes stāstījusi. Varam taisīt vārāmo sīrupu, varam turpat pļavā taisīt šunsulu, apbarot ar cukuru, varam pēc tam vākt arī lapas, varam šos ziedus arī fermentēt. Tā kā ir diezgan daudz variantu, ko mēs no pienenēm varam pagatavot. Tad noteikti jau var ievākt pirmo lupstāja ražu. Re, kur mana skaistā pirmā buntīte. Man ļoti garšo lupstāja pulveris. Es viņu parasti visu ziemu lietoju, piemēram, kā jau es esmu stāstījusi, pie omletes, vai, piemēram, var pievienot zupai. Principā var pievienot jebkuru kā garšvielu, jo ir specifiska garša. Tā kā, ja mums jau aug lupstājs, tad apskatāmies savu lupstāju un pirmo ražu jau noteikti mēs varam ievākt. Ko mēs redzam tepat blakus? Jau ir skaistas diždaģa lapas, arī tās mēs varam jau sākt vākt un likt žāvēties. Sārtā panātrīte. Bija jau stāstīts, aprakstīņš bija, bet joprojām vēl varam paspēt arī to ievākt. Atgādināšu, ka es stāstu par tiem augiem šobrīd esošajiem, kas atrodas Cesmaiņas apkārtnes pļavās. Noteikti, piemēram, Kurzemes pusē daudz kas jau varbūt ir noziedējis, bet ja esam nokavējuši, tad droši varam braukt vairāk uz ziemeļiem. Uz Cesmaiņas pusi noteikti, es domāju, arī uz Alūksnes pusi, visur tur vēl šos augus mēs varam ievākt. Tad, protams, arī šeit vietām jau sāk noziedēt sētložņa, bet vēl viņu var ēnainās pusēs arī pietiekami daudz, te viņa mijās ar sārto panātrīti. Var ievākt tātad šo te sētložņu. Pēc aromāta diezgan specifisks augs, tieši tāpat kā sārtā panātre. Sārtā panātre man vispār asociējās ar biešu smaržu, bet arī tā efeju sētložņa, kā viņu sauc par suņu piparmētru, viņa diezgan specifiska, un ja viņu ieliek vēl žāvēties kādā dehidrātorā, tad visa māja smaržo diezgan specifiski. Bet ārstniecības augs visnotaļ noderīgs, vienmēr iesaku viņu, vismaz sauju. Ja ne tīrā veidā, tad vienmēr var pievienot klāt kādos maisījumos, un viņš tiešām tiek izmantots ļoti plaši tieši dažādos maisījumos, jo pastiprina citu augu iedarbību,
maisījumi ir ļoti dažādi, kur es pievienoju, sākot no dažādiem specifiskiem klepiem līdz pat pretonkoloģijas maisījumiem. Tā kā, jā, augs ir ļoti noderīgs un ļoti vērtīgi, ja viņš ir ārstniecības augu aptieciņā. Tad sāk ziedēt Birstela Veronika, gaiši zilie ziediņi. Vēl nav pati kulminācija, šeit ir tikko sākums. Smalks, skaists, zils ziediņš. Viena no viņa īpašībām, tādām specifiskām, ka tas ir labs precēnīšu līdzeklis, gan ārīgai sēnei, kas, piemēram, varētu būt uz nagiem. Protams, ka tur ir kompleksa pieeja, nepietiks ar vienu Birstela Veroniku, bet īpašāk, ja ir kaut kādas sēnes jau iekšā organismā, arī pieņemsim saistībā ar elpceļiem. Priedītes tūlīt sāks vērt vaļā un birdināt savus ziedputekšņus. Jūrmalā viņš jau gandrīz tas laiks ir sācies, bet šeit Sasvainas pusē te ir saulainā vieta. Tātad redzam, kad ir aizvēries, vēl ir diezgan zaļš, bet nu jau arī šīs te galotnītes var sākt vākt. Piemēram, 3 litru burkā savācam, pēc tam izklājam uz kāda sviestpapīra, piemēram, un nākamā dienā jau būs izbiruši šie ziedputekšņi. Dārzā varen lielas lapas jau ir melisai. Es jau teiktu, ka es varētu jau pat šovakar sākt dzert melises tēju. Blakus ir iesējusies trejkrāsu violīte, kas arī ir pļavas augs. Un, protams, krāšņie ķirši, ziedķirši, sāk ziedēt ābeles. Tas ir ļoti pasakains laiks, kad viss zied, viss smaržo. Un, protams, ja mums ir daudz ķiršu vai plūmju ziedu, tad arī tos mēs varam ievākt, tieši šos te ziediņus, sažāvēt un varam pagatavot ļoti smaržīgu macerātu. Interesanti ir arī tas, ka šie te plūmju vai ķiršu ziedi, viņi diezgan ilgi saglabā savu aromātu. Man ir gadījies atrast krājumos pat 2 gadus tā kā senas ķiršu vai plūmju ziediņus sažāvētus un atverot maisiņu, iebāžot tur galvu, tur joprojām ir šis reibinošais aromāts. Un mēs varam, protams, kā ar to pasmaržināt kādu varbūt netik smaržīgu maisījumu. Tā kā tas ir šovakar. Kāds mums šodien datums? 14. maijs, 14. maija pastaiga vakara meditācijai. Tiekamies atkal citās reportāžās. Tā.